Sveiki, mīļie draugi! Es priecājos jūs redzēt manā YouTube kanālā Ageless with Dr. Jāna. Un šodien mums ir tiešām ļoti ekskluzīvs raidījums. Un šodien paveicās tiecināt ne tikai manu tuvu jau, teiksim tā, kolēģi, doktori Agnesi Plēti, ginekoloģi. Agnese, sveika! Sveika, ļoti patīkami, Jāna. Pastāsti par sevi. Es esmu ginekologs. Specialitāte man skaitās ginekologs dzemdību speciālists, bet dzemdības laikam nav tas, kas man tā kā ir tuvs sirdī. Lietas, kas man ļoti patīk, ir parastā ginekoloģija, neauglības lietas. Kādu laiku jau man sāka interesēt arī vairāk tādas preventīvās lietas, vairāk funkcionālā medicīna, ko vēl izņemot ar zālēm var darīt cilvēku veselības labā. Un tad es tos visas savas zināšanas mēģinu ielikt arī ginekoloģijas sfērā, lai varētu palīdzēt. Tieši tas, kas mums ir vajadzīgs, jā. Šādi kolēģi un draugi mums ir ļoti vajadzīgi mūsu sievietēm. Sāki lūdzu, Agnesīte, kāds ir tās klasiskais pacienta profils, teiksim, jeb habitus, jā, mūsu medicīniskā valodā, jā? Man liekas, ka šobrīd viņas ir vairāk sadalījušās tādās divās grupās. Pirmā grupa ir pacientu, kas ir saistīts ar neauglības lietām vai grūtniecības plānošanām. Un otra grupa, laikam, pacients ir tās, kas jau ir tajā otrajā cikla fāzē, vai pareizāk sakot, tā kā reproduktīvās funkcijas izskaņā. Kad sievietēm ir 40+, kad sākās kaut kādas hormonālas lietas, kaut kādas sajūtas savādākas, un tad viņas nāk un prasa, kas tas ir. Protams, līdz tam laika posmam, kad arī tās mēnešais beidzās, un sieviete sāk pavisam savu nākamo dzīves daļu, kas iet runa par hormonālo veselību. Tās, laikam, ir tās divas galvenās lietas, kas ir. Un, principā, mums ir ļoti aktuāls abas šīs tēmas, gan šī premenopozālā, menopauzālā jautājumi, gan arī, protams, neauglības. Es gribētu sākt mūsu šodienas sarunu vairāk par to pirmo jautājumu, par neauglību, par iemesliem un, teiksim, jā, kaut kādām korelācijām. Ko tu pati novēro savā praksē? Kas varētu būt par iemesliem sievietēm sastopoties vai nu tāpēc, ka sievietes tā kā vēlās iegūt bērnu, viņa tā kā vecākā gadu gājuma vecumā, jā, piemēram, tur 38, 40, vai tas ir saistīts ar stresu, ar ko? Varbūt ar tādām elementārākām lietām. Par neauglību mēs runājam tad, kad es esmu ginekologs, bet skaidrs, ka neauglība ir pāra lieta. Un, ja pārim dzīvojat regulāri dzimumu dzīvi 12 mēneši, tad ir 1 gadu, kas skaitās regulāri, tas ir kaut kāds 2 līdz 3 reizes nedēļā. Gada laikā, ja neiestājās grūtniecība, tad mēs liekam šo diagnozi un runājam par to, ka iespējams ir kaut kur problēma un ir jāsāk šī problēma risināt. Tas ir sievietēm līdz 35 gadu vecumam. Pēc 35 gadu vecuma tas ir tā kā mēs dodam, vai tas skaitās pusgads. Neauglība šobrīd mūsdienās aptuveni ir, tā kā skatāmies kopumā, katram 6. pārim. Tas ir ļoti daudz, jā. Tie ir kaut kādi 17 līdz 20%, kad cilvēkiem parādās problēmas vai nesanāk tik ātri, cik ātri gribētos. Un, attiecīgi, ja mēs dalām to procentuālo sastādījumu, ļoti dažādi literatūras dati, 20–35% sieviešu faktors, 20–30% vīriešu, tad ir tas kopējais, kas sastāv līdz pat 40%. Man ir problēmas, manam partnerim ir problēmas, un ir kaut kādi 10–20% tā daļa, ko mēs tā kā neviens nezinām. Spermogramma laba, sievietē viss ir labi, grūtniecība neiestājās. Tā saucamās idiopātiskās vai neskaidru iemeslu dēļ. Iemesli ir dažādi. Protams, man kā ginekologam ir tuvākas, un es mēģinu saprast šīs sieviešu lietas, kas ir vairākas kā dažādas anatomiskas lietas, zemes miomas, endometriozes, mūsdienu ļoti populārās, dažādi polipi, veidojumi, kaut kādas hormonālas lietas, kas ir vairodziedzers, anovulatori, cikli, hormonālas lietas kā policiskas olnītes, paaugstināti androgēni, daudz un dažādas šie faktori ir. Un tad nāk, protams, ka vīrieši nāk ar savām spermogrammām, kas ir noteikti jāizdara. Un tā ir tā lieta, ko es vienmēr arī mudinu pacientus un saku, kad jau parasti vienmēr tā, ka sievietes nāk, tur skatās savas ovulācijas, nāk uz sonogrāfijām, un es saku spermogrammu,
nu nē, viņš nav uztaisījis, vai nu viņš negrib taisīt. Ir diezgan liela aizsprieduma arī vīriešiem par šo izmeklējumu. Un tad, jā, es, protams, redzu kaut kādas lietas, bet, ja spermkrāms ir ļoti izmainīts, tad es, protams, aizsūtu arī pie urologa. Attiecīgi izslēgt, varbūt vīriešiem pašam ir kaut kādas anatomiskas problēmas, izmaiņas vai kaut kas, kas traucē normālai spermatoģenēzei. Un, jā, bet pirmais droši vien ir tāds vairāku pakāpju ceļš, ko mēs ejam. Mēs paskatāmies analīzes, mēs saprotam visu ģimenes anamnēzi, vispārējo, kas sievietei kādreiz bijis, svarīgas kroniskās saslimšanas, medikamentu lietošanas. Tad sonogrāfijas aina kopā ar visu pārējo, un tad mēs arī spriežam, saprotam, kas varētu būt faktori, kādēļ šī grūtniecība neiestājās. Ļoti interesanti, bet sakiet lūdzu, piemēram, ja mēs pastāstam par kaut kādiem tādiem top 5 kaitīgiem faktoriem sieviešu veselībai, sieviešu hormonālai veselībai, ko tu varētu noteikti pateikt, kas ir kaitīgi, kas tik tiešām darot to, tas degradēs un sagraus sieviešu veselību hormonālo? Smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, stress, tas dzīvesveids, kā es varbūt nevaru pateikt 5 noteikts faktors, bet tas dzīvesveids, kādu mēs dzīvojam. Kādu? Kāds ir neveselīga dzīvesveids? Tavā skatījumā? Tas ārprātīgi ātrais, tas milzīgais stress, tā ātrā darbība, tas viss, kā mēs dzīvojam, laika pātrinājums. Un tas ir tas stāsts par to, kad es pie pacientiem stāstu, es 4 mēnešus mācījos Londonā, kas saucās neauglības uzturs. Un tur runāju vienkārši par elementārām lietām. Miegs 7-9 stundas diennaktī, hormonālās sistēmas, lai stabilizētos. Augšanas faktori, kas ir mūsu, parasti sakam, bērns guli, lai tu labi augtu. Mums ir bērns, pieaugšais guli, augšanas faktors, tas ir mūsu jaunība. Un visas šīs lietas, pamatprincips, ja mēs runājam par diētas lietām, viņi tomēr rekomendē šo vidusjūras diētas principu, kas ir daudz augļu dārzeņu, tāpēc, ka tas ir daudz šķiedrvielas, antioksidanti, tieši tā mazāk. Ir kaut kādas lietas, ko es uzskatu, kad vidusjūras diētā, piemēram, mēs iesakam lietot pilngraudu produktus. Piemēram, es pacientiem ar endometriozi neiesaku lietot glutēnu. Ir kaut kādas šīs tādas nianses, ko mēs arī kaut kādas panesenības nepats. Tieši tā. Un tad, kad šo visu sakārto, tad tas tomēr višķiņ arī ir savādāk. Otrs, kas ir manā skatījumā, tas nav kā neveselīgs, bet tas ir tāds mūsu dabiskais ienaidnieks, mūsu vecums. Un, diemžēl tas vecums ir neizbēgams, un mēs varam iztīties labi, un mēs varam būt skaistus, un mēs varam sportot un viss, bet mūsu olšūnas noveco viennozīmīgi. Un ja mēs katru sievieti piedzimstam apmēram ar 1 miljonu līdz 2 miljoniem olšūnu, tā kā šo antrālo folikuļu skaitu, šo rezervi, kas mums ir, tad jau pubertātes vecumā ap 12-13 gadiem mums ir aptuveni 600. 500, 400, kurai dod ir šīs rezerves olnīcās, tad ap 30 gadiem viņas jau ir ap 100 000 un 40 gados viņi ir ap 10 000. Bet jāreikinās arī to, ka normāla menstruālā fizioloģijas cikla laikā, mums izaug 1, varbūt 2 antrālie folikuļi, ko rezultātā jāpaugļosies, piedzims, piemēram, dvīnīši. Bet katrā reizē, kad viņš iziet ārā, viņš tāpatās iziet vairāki 100 līdz pat 1000 šo antrālo folikulu un šī rezerve aiziet. Un vecums tas ir, diemžēl, tāds diezgan noteicošais faktors, un mūsdienās sievietes to nezina un viņas to nesaprot. Un, ja pie manis nāk paciente, un es vienkārši apjautājos, cik gadi, 34, partners tur 5-6 gadi. Kad jūs plānojat bērnus, ārkārtīgi bieži ir atbildi, doktora, manos gados. Man vēl ir laiks. 45, 6. Jā, un es nesaku nē. Es nesaku nē, mēs esam pilnīgi dažādi, bet tad tas ir daudz sarežģītāk. Un, diemžēl, tas tā ir. Un, piemēram, ja sievietei, kurai ir līdz 24 gadi, viena cikla laikā grūtniecība iestājas vidēji pat līdz 35%. Viena cikla laikā sievietei, kurai ir
35 plus, tas ir 12%. Ja mēs veicam medicīnisko apaugļošanu pacientē ar viņas šūnām pēc 40 gadiem, arī literatūras vārstās, dzīvus dzimušo bērnu skaits ir 8 līdz 11%. Tātad tas ir 11 bērni no 100 sievietēm, kurām tiek veikta medicīniskā apaugļošana. Tas ir 40 plus tie gadi. Un tāda ir tā realitāte, bet vienkārši man liekas, ka svarīgi ginekologu painformēt. Un ja tajā mirklī, piemēram, sieviete pasaka, nē, šobrīd nevaru, man nav partners, es to nevēlos, tad ir vēl daudz dažādas opcijas, kā piemēram mulšūnu sasaldēšana. Un tā mūsdienās paliek arvien biežāk, arvien populārāk, kad šīs te sievietes, kas ir aktīvas, grib izglītoties, es šobrīd grūtniecības nevaru, ka viņas laicīgi sasaldē šīs šūnas, varbūt viņai dzīvē viņas kādreiz noderēs. Un šobrīd tā tendence ir jāsagatavojas, teiksim, mulšūnu sasaldēšanai. Kā tas notiek šis process, teiksim, piemēram, varbūt var vairāk pastāstīt mūsu meitenēm, kam ir 40 plus, un, piemēram, nav bērniņu, un tā kā grib sagatavoties, partners nav, vai situācija ir tāda? 40 plus tas jau ir, es nevaru teikt, ka tas ir pa vēlu, bet tas jau ir tāds diezgan ar mazām izredzēm, rezervēm. Skaidrs, kad ir jānovērtē ginekologam, iespējams, ir nepieciešama kaut kādas uzturbagātinātāja lietošanas, varbūt kaut kāda hormonāla terapija, lai viņu sagatavotu. Bet parasti tas princips notiek tāds, ka tā pati medicīniskā apaugļošana vai tā pati stimulācijas process tāds, ka sieviete saņem pati šev špricē, aptuveni vidēji 10 dienas vēdera priekšējā sienā hormons, kas ir folikulu stimulējušais hormons un luteinizējušais hormons plus iespējams vienāds poliotropins. Jā, poliotropīns, alfa, delta, kā mums pēc izvēles. Un mēs panākam to, ka mums nobrīst olnīcā nevis viens folikuls, bet vairāk folikuļi. Jā. Un tad tur ir vairāk tie procesi, tur saņem vēl pirms tam zāles, veicina ovulāciju, un tad ir tā funkcija, kur pacientē iedod maz narkozi, viņa guļ uz pāris minūtēm, un caur maksti ar adatiņu ultrasonogrāfijas kontrolē mēs paņemam tās olšūnīgas, un iedodam embriologam, viņš viņus notīra, apstās un sasaldē. Un tad viņas var glabāties droši 10 gadus un vairāk. Un tad, ja ir vajadzība, ja nesanāk pašam, tad jā. Ļoti interesanti. Tiešām šķiet, mūsdienās ir tādas tehnoloģijas, ko vēl 50 gadus atpakaļ turpat nevarētu tā kā iedomāties. Jā? Tas pats, kas WhatsApps un telemedicīna un kaut kāda video zvani. Jā? Ja mēs atceramies mūsu jaunībā, mēs nezinājām, kas tas ir. Bet saki, lūdzu, tad šeit gribētos uzreiz man uzdot jautājumu arī kā, teiksim, tagad es uzdošu kā sieviete, nevis kāda aktori jautājumu. Jā? Kā ir ar riskiem? Jo, piemēram, ļoti daudz pacienti, kādi aktori man jautā par tiem riskiem. Tātad bieži vien mēs dzirdam, ka kaut kādi vēža riski ir pēc stimulācijām vai hormonu terapijas, kad, teiksim, tas var kaut ko izprovocēt, kaut kādas slimības. Ja? Kā tas ir realitātē? Realitātē tā provokācija noteikti ir maz ticama. Jums jāsaprot to, ka tad, kad mēs dodam šīs stimulācijas zāles, mēs palielinām ļoti estrogēnu līmeni. Un tad, piemēram, ir 600, 500 vai nezinu kā normālā ciklā 150, 200, 300, viņš iet to, piemēram, 1, 2, 3, 4 tūkstoši. Un tas ir tādos ļoti. Šī stimulācija ir neilga. Tas ir 10 dienas, tas ir viens cikls. Mēs sev nepakļaujam tā kā hormonālai iedarbībai ilgstoši. Jā, tas nav tā. Tas ir tāds viens stimulācijas cikls. Un tad mēs tajā mirklī saprotam to, ka mēs vienkārši paraugamies uz tiem ieguvumiem pret tiem kaut kādiem riskiem. Skaidrs, ka pastāv, ja ir liels rezerves, piemēram, policisku olnītes sindroma gadījumā, pastāv hiperstimulācijas risks, olnītes sastimulējās, izmainās asinsvadu caurlaidība un, piemēram, brīvais šķidrums aizplūst, izplūst ārā trešajā telpā vēdera dobums, tad var būt plaušs vai perikardītis, sirds un sakrājās šķidrums. Bet tas ir reti. Attiecīgi, tāpēc mēs piemērojam gan pareizu protokolu, piemērojam pareizas devas, lai tas viss ir pēc iespējas saudzīgāk pacientei. Un to var izdarīt. Un ņemot vērā arī to, ka jo tas vecums ir lielāks, jo tā kolerācija, to olšūnu skaitu vai to antrālo folikuļu skaitu viennozīmīgi ir, tad arī tāda hiperstimulācijas riski tiem 30 plus un vēl ir krietni mazāk nekā tas ir vēl, kad sieviete ir tāda pavisam jauna.
Ļoti interesanti. Bet man tagad gribās pajautāt tālāk par tiem hormoniem. Kāda ir tava attieksme uz to ātro kontracepciju, jeb SOS kontracepciju? Piemēram, vai šādu medikamentu vai zāļu lietošana var ietekmēt pēc tam auglību vai neauglību? Jā. Un, teiksim, arī KOG, jeb tie perorālai kontracepcijas līdzekļi un hormoni, vai viņi arī var ietekmēt pēc tam sievietes pirmkārt veselību, hormonālo veselību, un otrkārt arī ietekmēt auglību un neauglību. Okay. Sāksim varbūt ar tām vispār hormonālā kontracepcija, ko viņa dara un kā viņa vispār strādā pāris vārdos. Tātad tā ir ietekme uz hipotalāmu hipofizāro asi. Tad viņš strādā, tad mums ir 2 hormoni, 2 dziedzeri smadzenēs, kas izdala galveno šo hormonālā regulāciju. Tātad hipotalāms dod šo atbrīvotāju hormonu, šos signālus uz hipofīzi, kas savukārt mums izstrādā follikulostimulējošo hormonu, luteinizējošo hormonu, kas ir 2 galvenie hormoni, kas veicina to, kad aug folikuls un notiek ovulācija. Un kā mērķa orgāns savukārt ir olītes, kurās notiek estrogēna ražošana, un pēc tam otrajā cikla fāzē pēc ovulācijas ir dominants šis progesterons. Tā kā mēs lietojam hormonālo kontracepciju, mēs bloķējam šo atgriezenisko saiti, mēs tā kā bišķiņi apmānam to organismu, mēs iedodam devu progesteronu, estrogēnu, un savukārt smadzenes norēģē uz to, uz šiem te receptoriem, mums pietiek, mēs izdodam mazāk, līdz ar to princips ir viens. Viņi aptur folikuļu augšanu un nenotiek ovulācija. Līdz ar to grūtniecība vienkārši nevar iestāties. Hormoni ir viena deva, progesterons, estrogēns, tie sintētiskās preparāti, kur vienkārši strādā tādā līnija veidā, un tā arī mēs dzīvojam. Katru dienu vienu tableti vienā noteiktā laikā. Ja mēs runājam par kaut kādiem ilgstošiem efektiem, es tos ilgstošos efektus nezinām. Ja mēs runājam par pētījumiem, pētījumi rāda, ka ilgstoši efekti nav. Kas ir kaut kādas ātras blakus parādības, trombozes riski pieaug attiecīgajām grupām, pētījumi rāda, ka samazina, piemēram, molnītes vēža attīstību tikai tāpēc, ka šī ovulācija pastāvīgi nenotiek. Bet, ka man ir bijušas šīs diskusijas ar kolēģiem par to, ka ir šīs jaunās meitenes, kas vienkārši gadiem dzer hormonālo kontracepciju, jo tā ir piemērtāka vai neļauj ovulācijai, vai tas ir fizioloģiski? Es domāju, ka nē. Vai tā domā lielākā daļa man kolēģi? Es nezinu, es arī domāju, ka nē. Bet tas ir tas stāsts par to, kam mēs izmantojam hormonālo kontracepciju. Ja mēs viņu izmantojam gadiem un dzeram, un mūsu olnītes nestrādā, jo tā ir mūsu olnītes nestrādā, viņas guļ. Vienkārši, lai izsargātos, es nezinu. Ja mēs dzeram hormonālo kontracepciju, jo ir kaut kādas hormonālas izmaiņas, vai ir milzīga hiperandrogenēmija, piemēram, PCO policiskas olnīcu dēļ, un tādas lietas, tad es teiktu, ka ir kaut kādi momenti, ka tas ir jādara, jo tas organisms pats netiek galā. Vai ir, piemēram, dažreiz arī tādi premenopauzālie periodi, kad sievietēm tad estrogēns augšā, tad viņš ir lejā, tad viņš ir augšā, tad viņš ir vienkārši, un tu saproti, ka tur ir tāds hauss, gļotādas augliņas, katru 2-3 nedēļu ir asiņošanas dēļ, milzīgā estradiola. Tad tu vienkārši fizioloģiski nesapratīsi, kā to organismu savākā, vienkārši viņu uzliktus hormonālas kontracepcijas, lai tas prāts, lai tās smadzenes nomierinātās, lai tās olnītes nomierinātos un lai tas process iet uz priekšu. Viena lieta, ja mēs runājam par hormonālo kontracepciju, vēl akūtajā situācijā, kas piemēram, ko mēs dzeram kā avārijas kontracepcija, es domāju, ilgtermiņā tam nav. Mēs uz to mirkli izjaucam šo ciklu, mēs uztaisam asiņošanu, lai neiestājās grūtniecība. Ja mēs runājam psiholoģiski par to, vēl labāk ir iedzert, nevis palikt stāvoklī un pēc tam taisīt abortu, es domāju, labāk ir iedzert, nevis kaut kādu principu pēc. Es domāju, ka tās lietas ir. Man liekas, ka mūsdienās mēs principiāli pēc lietojam pa daudz. Piemēram, šobrīd mums ir ļoti populārs intrauterīnās sistēmas, kas ir spirāles. Mums ir šobrīd Latvijā pieejams 4 hormonāls. Ir vairāki veidi, kas ir nehormonāli. Hormonāls satur šo te levonorgestrelu, kas ir progesterons sintētiskais, kas vienkārši izdalās tā kā pulsu, gļotādā zemes dobumā esot. Simptomi ir attiecīgi, nav simptomi, bet tas, ko viņi dara, viņi tā kā nomāca proliferācijā, endometrijas neaug, nenotiek visu procesu endometrijā. Otrs tas, ka viņš arī sabiezē zemes kakla gļotādu, līdz ar to spermzīdi fiziski netiek vienkārši tam cauri.
Un tad ir arī, protams, bišķiņi varbūt kaut kāda saistība arī ar olvadiem, ka tad nedaudz samazina to olvadu peristaltiku, tāds uz jautājumu zīmes. Protams, vai tas ir centrāls tāds darbs, tieši hipotalanta hipofīza, nē, bet vai viņš strādā nedaudz plašākā, tikai lokāli, es teiktu tomēr, ka bišķiņi, protams, ka jā. Vairāk tendence ir veidoties cistām olnīcās, jo tā ovulācija tā kā notiek, bet nav šī atbildes reakcija uz endometriju, un līdz ar to viņi bieži vien tā kā līdz galam nenotiek. Un tad ir tāds, kad ir šie te hormoni, tas levonorgestrēls, kas ir tieši progesterons, viņam tomēr ir šī aldosteronam līdzīgā darbība, un viņš aiztur šķidrumu organismā. Un tas arī tas biežākā lieta, ko saka lietot jebkādu hormonālo kontracepciju vai tieši uz spirālēm, es esmu novērojis vairāk, kad sievietēm aizturās šķidrums. Bet nav tā, ka, piemēram, tad, kad ir progesterona deficīts, arī ir tendence uz to skārnību? Jā, tas arī tā ir. Tas sanāk, šeit ir daļa sintētiskās? Nē, progesterons pats par sevi, arī tad, kad sievietē iestājās grūtniecība, ja viņi nelieto neko citu, jūs esat pamanījuši vispār, kādas ir sievietes stāvoklī. Viņas ir tūskaināks, viņas ir pastuzstāts, šī kapilāra caurlaidība palielinās, viņš aiziet uz brīvums tām telpām, tie lielie deguntiņi, bišķiņi tā satūkušās sejas. Tā ir fizioloģija. Jautājums ir vienkārši par to, vai tieši tāpēc arī mums ir otrajā cikla fāzē, mēs arī bišķi tā kā esam tūskaināks un tāds. Jautājums vienkārši par to, cik ir tas izteikt un ko tas traucē vai ko tas netraucē cilvēka sievietes dzīvē. Jo, piemēram, man tieši šodien bija ļoti interesanti pacienti, Jāni, tieši no tevis meiteni, un viņa atnāk un saka, es jūtos slikti. Man ir spirāle ar lielāko hormonu devu, man ir tūskainums, man negribās nekādu seksu ar vīru, man plānāki mati, man ir maks causums, un es negribu. Es saku, kāpēc jūs viņu ielikāt? Man ginekologs teica, lai es izsargājos tādā veidā. Tas nekas, ka tas cilvēks to gadu nomocījies, jo viņš tas progesterons atstāja uz viņu ietekmi. Tas nav tā, ka tas neatstāja. Viņš ir gadu nomocījies, un pēc tam mēs izņemam, viņa atnāks, un viņai būs pavisam cita pašsajūta. Un tas ir tas stāsts. Es neesmu pret hormonālām spirālēm, es neesmu pret hormonālo kontracepciju, bet viņi ir jālieto tur, kur viņi ir jālieto. Tā kā un, es varu ielikt hormonālo spirāli, piemēram, un tikai izsargāšanās. Un, ja es to jūtos labi, un es to pieņemu, un man nav šķidruma aizturs, un man viss ir kārtībā, un man ir tieši tikpat liels libido, lai viņš stāv viss kārtībā. Mēs esam dažādi, man esam dažādi. Paturpinot to tēmu, tu tagad esi pieskārusies par to pacientīti, par to seksu un libido. Cik bieži tu redzi vispār savas meitenes pacientītes, kur negrib tuvību? Daudz, un tad ir divi veidi, tās pacienšu grupas, kas ir. Viens ir tas dzīvesveids, par ko mēs runājam, kad vienkārši esi izdedzis. Kāda tuvība? Nezinu, ar saviem 3 bērniem mājās, nostrādājis 8 stundas, atnāk mājās, noliek bērns gulēt, iekrīt gultā, kādu tuvību. Tad tas ir cits stāsts. Tad mums ļoti labi terapeiti, kas var palīdzēt. Es saku, vienkārši paņemiet atvaļinājumus visu. Protams, mēs pārbaudām šo te hormonu līmeni, pastamies, kas notiek ar testosteronu un vēl kaut kāds. Jāsaprot vienu lietu, kad lietot hormonālo kontracepciju un tāpat tās arī intrauterīnas sistēmas, kas ir hormonāls, viņas samazina šo te libido, šo te vēlmi pēc seksa. Jautājums, cik tas, protams, traucē vai cik tas netraucē un attiecīgi, kā mēs tālāk to risinām. Un tad tālāk ir atkal šī te premenopauze, menopauze, kad ir vairāk šie simptomi, kā piemēram, tas ir maks cautums, skaidrs, ja maks ir sausa, seksu un negribās. Sāp, diskomforts, ir gļotādas trauslums, ir gļotādas ir trausas un plāns, un tu vienkārši nevēlies. Cik liela loma ir testosterona, teiksim, sievietēm pēc 35 gadiem, 40 gadiem, līdz ar nodzīvotiem gadiņiem? Es arī tā kā skatos pēc savām meitenēm, kad tas testosterona viņš paslīdās, un mēdz būt tā, ka viņš ir pavisam, teiksim, tāds ļoti, ļoti maziņš, Vai tu redzi arī to saistību ar sekstrēli, ja arī tā pateikt, un vispār par motivāciju, par to vīrišķīgo enerģiju? Jā. Un tas jau tas stāsts, mēs esam pieraduši runāt estrogēns,
progesterons. Un tad ir kaut kāds testosterons jauns, un tad tas testosterons. Bet viņš ir, un, protams, bet es vienmēr saku, kad skatāmies šīs visas 3 lietas kopā, tā kā visas lietas ir jāskatās kopā. Un, ja vajag arī sievietēm, mēs pievienojam transdermālos testosteronus, un tas uzlabo, un tā sajūta pieaug, un vai DHA pieliekam klāt, viņš iedod, un viņš savod šo sajūtu. Man bija pieredze lietojot testosteronu transdermāli. Man bija tāds periods, kad viņš kaut kur paslīdējis. Tas bija periods, kad es ļoti drastiski nodarbojos ar skriešanu. Ar tieši garām distancēm. Man bija 15, 18 kilometri, un tad es taisīju to 42 kilometri. Un tad man tiešām ļoti paslīdēja hormoni, un tajā skaitā arī testosterons. Bet, kādas ir tavi novērojumi ar to sportu, aktīvo sportu, intensīvo sportu un sieviešu hormonālo veselību? Jo redz, kā mēs bieži vien arī sociālos tīklos un visam redzam, ka veselīgs uzturs, visu laiku treniņi, jāiet uz sporta zāli, tur svara celšana un tā tālāk. Kā tu kā sieviešu daktere, kas ir tas balans un kāds tas sporta veids ir vissaudzīgāks mūsu hormoniem? Ir 2 lietas, par ko intensīvs sports ļoti paaugstina kortizola līmeni. Jo tas ir tāds kārtīgs, sit un skrien. Tieši tā. Tas ir tāds nemitīgs, tāds iet runa par intensīvu. Pētījumi rāda, ka ir ļoti labi, ir 3-4 reizes nedēļā vidējais intensitātes slodzienot. Tas ir kardio, protams, muskuļi, to es pastāstīšu nedaudz vēlāk, bet kad nedaudz iesvīst. Un tas ir tā skaitās vidējais intensitātes. Tas ir principā 40 minūtes. Jā, un tas ir tā kā sports tā kā sieviešu veselībai. Tajā mirklī, ka mums aiziet ļoti intensīvu slodzi, nestoties to, ka tas ir nevis tikai kortizols, mēs ļoti intensīvi, ļoti labi zinām, cik viegli pazaudēt svaru. Tajā mirklī tā visa problēma šajā milzīgajā sportošanā parādās arī to, nevis tikai uzliekam slodzi, bet arī šis svaras zudums. Es domāju, ka tu skrēji savus 42 vai cik kilometrus. Tas ļoti novainot. Jā, tur jau tā lieta. Un tā ir otra lieta. Tad, kad iestājās svara deficīts, tad tās mēnešreizes viņas pazūd. Jā. Un ir vēl viena lieta, nepavēlt arī sievietēm ir kaut kāds noteikts vecums, kaut kāds noteikts svars, kad viņām uzsākās šīs mēnešreizes. Un mums organismam ir vajadzīgi tauki, mums vajadzīgi no holesterolu, lai mums veidotos hormoni. Bez tā mēs nevaram. Un, ja mēs redzam šīs ļoti izteikti kalsnās sievietes, ļoti izteikti ar lielām fiziskajām slodzēm, es varu vienkārši garantēt, ka lielākajai daļai viņām nav mēnešreizes. Un tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi atcerēties, kad jā, tu izties labi, tu esi tievs, tu esi slaids, viss ir tāds wow un muskuļi, bet atceries par šo te kaut kādu mazo robežu, kurai ir ļoti viegli pāriet pāri. Tas ir līdzīgi, es redzēju, ka tev drīz būs seminārs par šīm lietām un arī ar pārējiem medikamentiem, kas ir saistīts gan špricējumiem, gan perulāju lietojumiem. Tas ir tiešām vajadzīgs sievietēm, kam ir insulīna rezistents, un tas tiešām palīdz. Un, man ir bijuši vairākas pacientes, es zinu, mēs iedodam medikamentus, viņi ielmaiņa jāiziet, un es redzu, ka viņi strādā, un viņi sporto, un viņi dara, un tas ir vienkārši super. Bet tad, kad es pildu piemērs, man ir viena pacienta, kas man ļoti ilgstoši gadiem, viņai bija 80 kg. Tas nav nekāds kosmos uz metru 70, ja es nemaldos. Viņa gada laikā ar šīm špricēm reizi mēnesī man nomet līdz 50 kg. Bišķīm, man liekas, pat mazāk. Viņai iestājās priekšlaicīga menopauze. Priekšlaicīga menopauze pēc svara nomešanas ir ļoti nopietns faktors, ko tiešām jums ir jāsadzird. Jā, un viss, un šobrīd viņa lieto hormonu aizstāja terapiju. Jā, viņa ir tieva, viņa ir slaida, viņa ir dabūjusi savu svaru nost, bet viņai hormonālā sistēma sabrukusi. Diemžēl. Es pastāstīšu vairāk, tātad runa iet par GLP-1 agonistiem, šobrīd populāriem dažādiem tā saucamiem Ozempic, Wegovy, Saxenda un visiem pārējiem preparātiem, kas tā kā ietekmē mūsu apetīta centrus un tā kā arī dod to sajūtu, ka it kā es esmu paēdis. Ja? Un šobrīd būs tāds projekts, kurš mums mimificēs šo sāta sajūtu, ietekmējot citus ceļus. Ja? Tāpēc mēs vairāk strādāsim
tieši aktivizējot GLP-1 agonistu ceļus, bet ar citiem dažādiem instrumentiem, jā, kas tā kā mimificēs to sāta sajūtu un tā, lai cilvēks tā kā jūtās komfortabli un labi. Bet tas mērķis ir tiešām tas viscerālais tauks un viedokļa apkārtnērs, jā. Saki, lūdzu, paturpināt šo aptaukošanas tēmu, kas šobrīd ir 21. gadsimtā pandēmija. Kur ir tā robeža, kur tu redzi starp insulīna rezistenci, aptaukošanos, policistisko sindromu un neauglību? Jā, tas trīstūrs, kad ir šis body positivity, kas ir ļoti labi, ka es pieņemu sevi tāda, kāda es esmu, un tas ir forši, un kur mēs runājam par to, ka tā ir veselība. Parasti vienmēr pacients nosvēr, nomēru ķermeņa asmu indeksu, lai viņš ir normāls. Mēs paņemam analīzes, ņemu arī visus hormonu indeksu, insulīnus, cukurus, visas šīs lietas. Apstāmies, kas notiek ar kopējo profilu. Un tad jau, protams, kas var redzēt, kā sieviete izstās vizuāli. Tad PCO gadījumā tas ir daudz sarežģītāk, jo viņām tas viss ir izmainīts. Tieši tā, tas ir hormonāls fons, un tur šīs lietas ir izmainītas dziļi saknē. Svars ietekmē nenormāli. Un tad ir atkal sekojoša lieta tāda, ka mums ir pacients, kurām es sarunāju. Ok, es izrakstu medikamentus, ir insulīna rezistence, viņiem ir daudz lielāks kardiovaskulārais risks, un mēs visi izdarām izstāstu, viņš ēšanas, visi izdarām. Viņa nomet kilogramus, un viņai iestājās grūtniecība. Vai viņa nomet kilogramus, un viņai aiziet daudz regulārāks cikls, cik viņš var būt regulārs priekš viņas. Iespējams, viņai nekad nebūs tur 28, 5, tāds varbūt viņai būs 40 dienas, bet viņai būs pašai savas spontānās asiņošanas. Un tas vienkārši ir super, tāpēc ir tāds. Un šīs divas robežas, paaugstināts svars un samazināts svars. Lai normāls ķermeņa masa indeks, un tad arī tā lieta, ovulācija, viss tā hormonālā, fizioloģiski tieši tā viņš fizioloģiski iet un tā kā darās. Ļoti interesanti. Bet paturpināt to tēmu par seksu un libido, ja drīkst, ja? Man ļoti interesanti šī tēma, jo man daudz pacienti arī jautā, vai kā mēs varam vēl uzlabot to kāri, ja, teiksim, man ir pacientas, ja, man ļoti patīk, mums ir tāds interkoleģiāls tāds saruna, ka mēs varam apmainīties ar mūsu pieredzi. Bieži vien pēc bērniņa piedzimšanas ir šī serotonīna bedre, un sieviete iet tādā diezgan nopietnā depresīvā stāvoklī, un viņai vispār neko negribās, un pirmais gads vienkārši, kā viņi saka, drausmīgs. Ja? Un tad arī cieši arī laulība. Ja? Kā tu varētu, teiksim, pateikt tām sievietēm, ko darīt, jā, jo viņiem negribās tās tuvības, viņiem ir šī serotonīna bedra, viņi jūtās, tiešām viņi rauda dušā, jā, viņiem ir 16 krosāni brokastīs, pusdienās un vakariņās, jā, ko darīt? Zini, kā ir, šī lieta ir sarežģīta, tikai tāpēc, ka tā ir ļoti liela daļa fizioloģija, kas notiek pēc dzemdībām. Un jums jāsaprot to, ka mums visu laiku ir bijis estrogēns. Tas ir tā enerģija, tā sajūta, tas wow, jā, tas ir estrogēns. Estrogēns tas ir tas fiziskais ārējais spogulis. Un tad ir progesterons, un estrogēnu regulē šī tā kā simpātiskā nervu sistēma. Mēs visi pelkstām, strādā smadzenes, mēs esam aktīvi, mums viss ir kārtībā. Un tad iet tā otrā progesterona fāze, kas savukārt ir kā parasimpātiskā nervu sistēma, tas ir nomierinoši. Kas saka, calm down. Mēs sēžam, mēs relaksējamies, mēs mēģinām būt tāds nestraukts, viss tāds viss. Un tad, kad iestājas tā grūtniecība un piedzimst tas bērniņš, tad tas progesterons ņem vēl to lielāko. Progesterona nav mēnešreiz lielākā daļai, ko nosaka prolaktīns, kas bloķē līdz ar to, lai mēs varētu barot bērnus. Un tā ir tā fizioloģija, kas aiziet uz leju, tā kā gribot vai negribot. No savas pieredzes man ir 3 bērni, un es baroju otro bērnu līdz gan 3 gadiem vecu, 3 gadu vecumam. Man sākās mēnešreiz, man liekas, pēc pusotra gada. Un tā ir tāda bedra, kas ir vienkārši nenormāla. Bet tad jāsaprot tā fizioloģija, un ir kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt, lai, kā pateicu, piemēram, gribētos seksu, ir kaut kādas lietas lāzeri, kaut kādas lokālas svecītes un tādas lietas. Bet ir šīs es dažiem baigi neieteiktu kaut kādas lietot šos hormonus, tur smērēt, visi ceļš, ka jau iet runa par krūts barošanas laiku. Bet tad, kad atsākās tās mēnešreiz, viņš aiziet šitā. Tā kā viss aiziet pa līniju atpakaļ. Un šeit, man liekas, ļoti svarīgi ir partneru atbalsts.
Droši vien kādas psihoemocionālās lietas, tāpēc tās pēcdzemdību depresijas ir tik ļoti daudz. Un, ja sajūtam, ka kaut kas nav, tad vienkārši ir jāgriežas pie tiem speciālistiem, kas to var regulēt un tā kā palīdzēt sajusties labāk. Bet tā hormonālā sistēma tiešām atgriežas tajā mirklī atpakaļ, kad sievietei atsākās tas cikls un atkal notiek folīkuļu ražošana un estrogēni. Un man tieši bija arī nesen pacienti pēc dzemdībām, ārkārtīgi jauna sieviete, jauka tāda, un visu to rūpniecību tik pacelā, viss tik forši un viss tik priecīgi, un pirmais bērns, un viss labi. Un viņa saka, un vienkārši sēž kabinetā un man raud. Viņa saka, es nevaru. Viņa saka, es sev nepazīstu, es sev nepatīku, es esmu resna, man ir milzīgas krūtis, mans bērns bļauj. Tā, ka tu redz, ka tas cilvēks vienkārši ir tā kā zemāks par zemi, un tu mēģini ievirzīt šo sarunu, saka, ka tas ir sarežģīts, un krūts barošanas sarežģīts, un periods sarežģīts. Bet tas ir, mēs zinām, kādēļ mēs to ejam. Drīzāk tad ir vīrietis blakus, kam ir vienkārši vairāk fiziski, emocionāli jāatbalsta, jāpalaiž sievieti, jāpalaiž paltināt, jāpalaiž uz masāžu, jāpalaiž uz manikīru. Man viņai tik grūti auklu paņem, lai kāds palīdz. Jo tas nav viegli, nevienā momentā. Un vai šajā mirklī mēs varam atbalstīt kaut kādā veidā mēs varam dabīgi pacelt savus estrogēnus. Piemēram, joda deficīts ir saistīts ar hipoestrogenēmiju. Joda deficīts ir saistīts ar hiperestrogenēmiju. Jā, jods ierodas, kas mums ļoti palīdz. Ir arī E-vitamīns, ko mēs varam lietot. Viņš ir kā teorētiski, ka iet progesteronu otrajā cikla fāzē, bet viņš arī var palīdzēt paaugstināt. Naktsvecēme? Jā, naktsvecēme. Tas ir liels devs E-vitamīns. Cinks, tāpat tās 50 mg 2 reizes dienā. Ļoti labi C-vitamīns. C-vitamīns kopā ar B grupas kompleksu vitamīniem var palīdzēt paaugstināt tā kā dabīgā veidā estrogēnus. Pierakstām. Jā, bet es domāju, ka šajā gadījumā ir vairāk tā psiholoģiskā, emocionālā puse, kas ir noteikti. Un vēl, man liekas, tā viena problēma ir tāda, ka tas ir tas, ko mēs sākām, ka šī šausmīgi ātrais dzīves ritms, un mēs esam pieraduši. Viss ir viegli, viss tik, un tad tev pēkšņi vienkārši apsēdina, iedod mazu brēcošu bērnu un pasaka, lūdzu, tā ir tev jaunā dzīve. Jā, principā sanāk, būtu forši arī sagatavoties, mazliet emocionāli, mentāli šim periodam un arī tā kā iedot telpu, tam jaunam dzīves periodam. Brīnišķīgi. Saki, lūdzu, vai paturpinot šo tēmu par hormoniem, paldies, mēs jau tā kā parunājam par to tūskainību, jo bieži vien sievietes arī saka, ka nē, es negribu hormonus, jo es tā kā baidos pieņemties svarā. Tad mēs jau esam sapratuši, ka tik tiešām tie hormoni un hormonu lietošana var ietekmēt dažām pacientēm, kuras ir, teiksim, tendences uz to, ka viņiem var, tik tiešām tas svars atnākt klāt. Bet kā ir ar citiem riskiem? Piemēram, mums patīk strādāt ar tevi, sadarbojoties ar tevi, tajā hormona aizstāja terapijas ziņā, runājot par premenopauzi un menopauzi. Pastāsti man savu skatījumu uz to, kā sievieti ir jāsagatavo premenopauzālā periodā līdz iestājās menopauze un kād mums ir par to jāizdomājās un kādas analīzes jātaisa? Okay. Tad sievietes premenopauze var sākties līdz pat 10 gadiem. Jau pēc 30 mēs lēnu garu ejam uz otru pusī. Tad, kad sieviete, pēc 30, principā tas ir tāds citam ātrāk, citam vēlāk. Mēs ar tevi ejam tā jāgalā. Un tajā mirklī, kad sievietei, pirmais es vienmēr saku, sekojiet līdzi pašsajūtai, vienkārši sajūtām. Pirmais, kas samazinās, ir progesterons. Tas ir tas, kas ļoti bieži dod, tas pirmais sāk mazināties. Aug dominantais folikuls, bet ovulācija nav tik pilnvērtīga, tas korpusluteum nestrādā tik labi, līdz ar to tā progesterona sintēze nav tik efektīva. Tad viss, ko mēs trakojam, ķērcam, metam mantas, psihojam pirms mēneša reizēm nedēļu, aptuveni, kā kurš mētā kaut ko pa māju, tas parāda šo te neiecietību, šis te progesterons vai šī te krūšu jūtīgums arī parāda to.
Protams, mēs varam nodot šo te progesteronu un apskatīties. Dažreiz tā, ka mēs pastamies sonogrāfiski, milzīgi skaists korpus, lūtējuma apsiņošana, viss liekas, viss iet, viss notiek. Un tajā pašā laikā sievietei tā kā, man nav. Un nododot progesterons arī diezgan incents hormons, jo nav tā, ka es viņu nodošu vienu reizi un viņš pretēji precīzi. Jo, piemēram, no rīta viņš mainās, vakarā viņš bišķiņ savādāk. Skaidrs, ka mēs to kopējo tendenci varam redzēt, bet tas nav tik 100% precīzi. Un tad jautājums ir nākamais, vai mums uzreiz vajag iet uz kaut kādu hormonu aizstāju terapiju, tā kā pareizai klotnēs aizstāju terapiju, bet papildinošu terapiju. Ko mēs varam dot, protams, transdermāli, tas ir tas, ko tu visu laiku stāst par šiem bioidentiskiem hormoniem, ka šis transdermālais ceļš tomēr ir visdrošākais. Un, vai mēs vienkārši varam sākt, kā tu pateici, šis ir naktsveķeļs vai E-vitamīns lielākās devās, kas atbalsta otro ciklu fāzi, jo, piemēram, tas pats naktsveķeļs, viņš tādā kā prekursors progesteronam. Vai arī apstīties, varbūt tas progesterons ir zems, tāpēc, kad ir milzīgi estrogēna dominanta. Un viņš vienkārši ir fizioloģiski mazāks. Un tad ir tā, kad mēs sākam ar kaut kādām elementārām, vienkāršākām lietām, un ja mēs saprotam, ka nelīdz un ka nav, un ar citu jūtīgām krūtīm, ir arī pierādījumi par šo te Agnus kastus vai šo te Viteks, kas ir fitopreparāts, bet viņš palīdz. Viņš tiešām palīdz un iedod jebkurai sievietei, kurai ir premenopauze, kurai šī krūtu jūtīguma, šī mastidīnija, iedodat šo parasto elementāro mastidīnu un 30 pilienu 2 reizes dienā, un ja reāli tās krūts vairs nesāp. Jā. Un tad ir jādomā, kā mēs runājam par šiem te fitoestrogēniem. Nevis fitoestrogēniem, bet šiem te, kas ir transdermālās šīs terapijas, un bioidentiskajiem. Un, ja es nemaldos, arī vienā tavā lekcijā mēs toreiz stāstīju, un es ļoti daudz par to sāku runāt, kad agrāk sievietēm nerakstīja hormonus, jo bija progesteroni, kas tiešām tā kā, šīs hormonālās terapijas, kas ierosināja krūtsvēju. Tas bija vairākus gadus atpakaļ, un tad bija pieejami tikai peros šīs formas, un kas tiešām bija ar lielāku onkogenitātes risku, un tiešām sievietes mir no krūtsvēžiem. Mūsu laika apstākļi, šobrīd dzīves apstākļi ir mainījušies, un tiešām ir izdomāt šie hormoni, kas ir pēc iespējas pietuvināt līdzīgi mūsu hormonālajai sistēmai. Un līdz ar to arī tajā premenopauzē mēs varam pastīties un padozēt, un pēc sieviešu pašsajūtām. Un man arī atnāk sievietes, kurām, piemēram, ir savs maksts vai kaut kāda šīs estrogēna deficīta pilnīgie simptomi ir. Analīzes arī ir tāds 50-50, tāds tā kā īsti nevar saprast, un viņiem pieliec mazu devu transdermālu, neizjautot viņas fizioloģisko ciklu, un viņas jūtās labāk. Un vēl viena lieta, kas iet par šiem estrogēniem, šī runa, kādēļ viņi ir saudzīgāki. Mēs zinām, ka estrogēni metabolizējās, un kas ir veids, kā estrogēni izvedās no mūsu organisma. Un ir šīs divas fāzes, un kad veidojas estrogēnu metabolīti. Šīs hidroksilācijas grupa 2OH, 4OH un 16OH. Un šī 2OH, kas ir tā kā maigs un labs estrogēnu metabolīts, savukārt 4, kas jau ir ar DNS bojājumu, un proliferācija, kas ir 16. grupa, kas līdz ar to, ja ir šīs nepareizes estrogēnu metabolisms, tad viņš paaugstina šo risku, ko transdermāliem viņš krietni zemāks. Un tad vienmēr, ko es saku arī sievietēm, kas ir menopauzē vai nav premenopauzē, par šo lieko svaru, jo arī tām pacientēm, kurām ir liekais svars, taukodos arī izdalās estrogēns. 16. Jā, tieši tā. Un līdz ar to mēs palielinām cirkulējošo kopējo šo nevēlamo estrogēnu. Un tad ir viena ļoti svarīga lieta, ko es atceros par zarnu mikrobiomu, kad estrogens, tieši tā. Un kāpēc ir svarīgi uzturēt normālu zarnu mikrobiomu, lai tas estrogēns, kas konjugējās, pārveidojās, lai no žults aiziet uz zarnām, mēs aizejam uz toaleti un mēs viņu dabīgā veidā izvedam ārā. Nevis viņš turpina cirkulēt, ar reabsorpciju turpina cirkulēt, un mēs palielinām cirkulēšanu. Tieši tā. Un tas ir stāsts, kāpēc mūsdienās ir tik ļoti daudz polipi, miomas, endometriozes. Ne tikai par to, tas ir tas estrogēna tā viņš ir pa daudz. Un nav tā, ka es nelietoju, piemēram, hormonus, es esmu jauna, vesela, man viss ir kārtībā, bet man ir endometrioze. Piemēram, stāsts ir ļoti klasisks. Un tad ir jāatcerās to, ka mūsdienās ir tik ļoti daudz lietas, visu, ko mēs darām, kas ietekmē mūsu hormonālo sistēmu. Elementāra lieta – bifosfonols, kas atveras plasmas pudelē. Plastika. Banāli.
izmetam ārā vienkārši visus plastikas dēlīšus. Un man ļoti patīk, kā teica mūsu šobrīdējā ginekologa asociācijas vadītāja. Viņa pateica, nekas nav sliktāk, kā paņemt mašīnā, nopirkt plasmas pudelē ūdeni vasarā, atstāt viņu, pastāv, lai viņš pakarsējās saulītē pāris stundas un izdzert ūdeni. Mēs tik ļoti ietekmējam endokrīno sistēmu, sevišķi estrogēnu. Un tāpēc tās tādas elementāras lietas, ko mēs varam vienkārši pamēģināt ikdienā mazināt. Mēs nevaram izvairīties, bet mazināt. Jā. Un tad, kad mums ir vesels mikrobioms, tad arī šī estrogēna, šī izvadīšana ir krietni kvalitīvāka. Un mēs samazinām riskus uz visādām onkoloģijām un visām pārējām liekām polipiem, viss tādām. Redz, kā reāli mums veselība ir apkārt mums, un mēs varam tik daudz izdarīt labas lietiņas, arī runājot par tiem ksenoestrogēniem un tā tālāk. Cik saprotu, arī artificiālie vitamīni principā arī ir tie paši, teiksim, destabilizatori, jo šobrīd arī ir tāda problēma, ka tie suplementi tiek lietoti pa labi un pa kreisi, un tas suplements, ja bioloģiski aktīvā viela vitamīns, viņš var būt mums draugs un varbūt arī nedraugs, un runājot, tie ir hormonal disruptors, Saki, lūdzu, cik daudz tu sastopies ar tādiem pacientiem, kas atnāk pie tevis, parāda tev, teiksim, 16-20 suplementus, es lietoju tā kā brokastis, pusdienas, vakariņas, un tad naktī es vēl pamodos un izdzeru vēl šo medikamentu, lai būtu jaunākai. Vai tas, tu domā, pirmkārt ietekmē hormonālo sistēmu, un otrkārt, ko mums darīt? Mums ar tevi, kā kolēģiem, kā mēs varam tomēr pieaicināt mūsu mīļās, nesakot sociāliem trendiem, ko lieto māsa vai draudzene, lai tomēr ir šī saprašana par tiem vitamīniem. Es nezinu, vai diemžēl vai par laimi, man liekas, par laimi man tieši nāk tādas meitenes, kas nedara neko lielākoties. Jo tad, kad viņas atnāk, ir kaut kāds D vitamīns klasiskais, ko raksta, piemēram, ģimenes ārsts, un tad padzeru kaut ko paralēli. Man tiešām nav ar šīm te milzīgajām čupām. Man dažreiz pat liekas tā, ka viņi drīzāk no manis aiziet ar tādām milzīgām čupām, bet tas ir tāpēc, ka ir kaut kādas mērķa lietas, kas ir indikācijas, kas man ir jāizdara un jāsakārto. Bet jā, protams, ka ietekmē, un katrs uzturbagātinātājs ir jādzer ar konkrētu mērķu un konkrētām lietām. Un pabeidzot, varbūt pateikšu par to iepriekšējo tēmu, ko mēs runājam par tiem estrogēniem. Tās viena lieta, ko arī to es minējusi, ir šie estrogēnu metabolitu izvadītāji. Tās gan ir lietas, ko es noteikti rekomendētu pacientiem, kurām ir endometriozes, miomas, polipi un tādas lietas, un sievietēm, kuras saņem hormonu aizstāju terapiju. Vienalga, hormonu terapija, papildinoša terapija vai aizstāju. Tie saucamie dimi, kas ir no krustiežu ziemas pārstāvjiem. Un ļoti interesants, tieši pāris dienas atpakaļ klausījos vienu lekciju, kur ir tas dimtas, dimetilēta. Jā, un te, kad viņš pārvedās kuņģī, pārvēršās par aktīvo formu, ir indol 3 karbonīts. Jā, man liekas, tā bija. Un te, kad viņš pārvēršās kuņģī, viņš ir daudz bioloģiski aktīvāks, bet nenoturīgāks, un viņam ir ļoti, ļoti spēcīga darbība uz vīrusiem. Un šobrīd ir jauni pētījumi, kas parāda pacientiem ar CIN1, CIN2, jeb šīm displastiskām izmaiņām, ko izraisa HPV vīrusi, kad iespējams zemes kaklā, ka tas ir tas, kā mēs varētu vēl ļoti labi mēģināt ārstēt šīs lietas. Un tāpēc, piemēram, tāds dims es tiešām regulāri ceru pacientiem, kurām vajag, saku jā. Es noteikti saku jā D vitamīnam, imunoloģiskā darbība, vispārējais, es noteikti saku jā omega-3, jo mēs manā skatījumā nespējam saņemt normālu dehu un epu, īpaši dehu no tīrām zivīm, kur lai mēs tās tīrās zivis ņemam, un tomēr tie 1000 mg diennaktī, es saku, ka ir kaut kādas lietas. Un tad nāk pārējās lietas kaut kādās sezonās vai pacientiem ar attiecīgajām diagnozēm, kaut kas, kā mēs varam papildināt šo visu, un miegs, magnīs, kustības, viss. Bet sanāk, ja, piemēram, es ēdu vienu brokoli dienā, es arī varu patī palīdzēt sev izvadīt estrogēnus ar aknām, Tas viens brokolis ir laba lieta, bet ir vēl viena labāka lieta tāda, ka tur jāpēd vairāk brokoļu. Tonna. Un otrs tas, ka viņu nedrīkst pārstrādāt. Attiecīgi, kā mēs varam uzvārīt brokoli pareizi, lai mēs šīs vielas Recepte no Agneses klēpes. Paņemat, ieliekat brokoli, apliet ar verdošu ūdeni,
paturiet dažas sekundes un noņemiet. Un tikai tādā veidā, ja jūs viņu vārīsiet, visas šīs vielas būs. Tikai aplī? Jā, tāpēc tas stāsts, ka pa lielam ir jālieto šis uzturbagātājs. Vienkārši, vai nu mēs graužam, cik mēs katru dienu grauzīsim zaļus brokoļus, nē, man nedara tur sautēt, tas visu šīs aktīvās vielas aiziet. Saki, lūdzu, ja, piemēram, meitene ir piekususi un tur viena vīna glāzīte, otra vīna glāzīte, teiksim, vai, teiksim, pa piekdienām ir kāds vīnu glāžu komplektiņš, ja? Vai tas ietekmē hormonālo sistēmu un, ja ietekmē, tad kā? Alkohols ietekmē hormonālo sistēmu tieši tāpat kā smēķēšana, tie brīvie radikāļi, tas ir milzīgs oksidatīvais stress. Un tas ietekmē pirmkārtām šūnu kvalitāti kā tādu. Kā mēs zinām, 3 grupas, kas ir visjūtīgākās uz oksidatīvo stresu, ir smadzenes, sirds, miocīti un viss mūsu reproduktīvā sistēma, spermzīdes un ovocīti. Tās lietas, kas ietekmē, un ja mēs gribam labu kvalitāti, un tad atkal nāk šis, viņi smēķēja visu mūžu, viņš čutēja visu mūžu, viņiem tur ir 8 bērnu pusē, tās ir atsevišķi pacientu grupas, un par to mēs nerunāsim. Bet, šīs lietas ietekmē, un viss, ko mēs darām, kādu dzīvesveidu mēs dzīvojam, atstāja mums ietekmi uz mūsu dzīvumu. Brīnišķīgi. Mīļie draugi, lūdzu rakstiet komentārā, varbūt jums ir kāds jautājums doktorei, un mums būs daudz jautājumi, un mēs nespēsim atbildēt, mēs noteikti uztaisīsim arī otro daļu, jo, manuprāt, es ceru, ka doktori arī piekritīs, jo man šķiet, es vienkārši nevaru apstāties vadīt šo interviju, jo man ir tik ļoti interesanti. Noslēgumā, doktori, es gribu pajautāt tādu jautājumu, vai tev ir jautājums man? Tik jauki. Man ir jautājums. Pastāsti man, kā tev izdodas izskatīties tik lieliski? Tu kā sieviete, vai ne? Burvīgi. Man tāds ļoti miermīlīgs pofikisms ir iestājies. Tas ir tas, ko tu... Es ļoti ierobežoju savu darbu un atpūtas režīmu. Es strādāju tikpat daudz, bet mana attiecība uz darba lietām ir daudz mierīgāka. Un es esmu ļoti šobrīd tādā pašsaglabāšanas režīmā, kad es kā kaķis, es pamostos un es padomāju, ko es gribu, ko es negribu, kas man patīk, kas man nepatīk, ar kādiem cilvēkiem es gribu komunicēt, ar kādiem ne. Tas nenozīmē, ka es strādāju mazāk, ne, es strādāju tikpat daudz un kaut kur pat vairāk, jo man parādās kaut kādas papildus lietiņas apmācības, piemēram, šobrīd man vācu valoda ir ļoti tāds C1 līmenis, man ir jāapgūst. Tā kā visu laiku ir kaut kāda jaunas tādas lietiņas, kuras es vienmēr tā kā letiņu paaugstinu, bet mans skatījums uz darīto, viņš ir mazdrusītiņ tāds vienkāršāks. Es nav tā izplitišķi potenciāli krieviski, bet latviski, teiksim, ka tu pa daudz to visu pieņem, tu lai tās lietas, kā... Tu tam potenciālam ļauj tā kā... Ļoti labi, tas ir tas stāsts par mieru, vai ne? Brīvā plūsmā. Jā, brīvā plūsmā. Bet tas nenozīmē, ka man ir vienalga. Nē, tā tas nav. Es ļoti esmu atbildīga par visu, bet es vienkārši cenšos, teiksim, nespīdzināt situāciju. Un tāpēc varbūt tas atspoguļojas vienkārši uz manas sejas. Bet kopumā mums paliek viss mūsu grafiks pēc plāna. Ēdiens, miegs, disciplīna, sports un un tas, laikam, paldies tev par šo jautājumu. Paldies. Tādu negaidītu. Es domāju, ka būs profesionāls jautājums, bet man tāds sanāca mazliet kompliments. Paldies. Paldies, Jana. Paldies. Mīļie draugi, ar mums ir bijusi fantastiska, burvīga Agnese Plēpe, daktare, dzemdību speciāliste un ginekologs. Viņa brīnišķīgi arī praktizē un ir reāls. Jūs man daudz jautājat manās konsultācijās, vai man ir forša ginekologs? Jā, jūs redzat, man ir forša ginekologs. Jā, tā kā droši rakstamies pie Agneses, kur šobrīd var pie tevis pierakstīties. Man ir vairākas vietas, kuras strādāju. Doktora Gasina privāta klīnika, tāpēc embrionā vairāk ir neauglības lietas, un es palīdzu arī doktorei Dinsbergai un pie doktoras Tirānas. Jā. Viss pāros ir. Rakstiet mums komentārus. Ja būs daudz komentāru, uztaisīsim otro daļu. Un labi, tiekamies nākamreiz, un paldies par jūsu uzmanību.